Esat pamanījuši, ka mūsdienās vairs nav tie pensionāri un vecie ļaudis tādi, kādi bija mūsu bērnībā. Cilvēki kaut kā tā ļoti cenšas saglabāt jaunību, cenšas saglabāt dzīves prieku, aktivitāti, un mums ir ļoti daudz iespējas paildzināt jaunību. Un tāpatās, lai arī kā mēs censtos to izdarīt, ja? Tāpatās mēs pamanām pirmo grumbiņu, pamanām redzes pasliktināšanos, pamanām ceļgalu krakšķus, ja? Un tā kā mēs saprotam, ka gadi iet uz priekšu. Bet mūsdienās mums ir ļoti daudz iespējas pagarināt šo jaunību, gan kosmētiskajos kabinetos veicot dažādas injekcijas, gan arī medicīniski, protams, inicējot hialuronskābi ceļa galos. Ja. Hialuronskābe vispār ir tāda viela, kas izstrādājas organismā, jaunā organismā. Ap gadiem 40 tā sāka izstrādāties uz pusi mazāk nekā mums vajadzētu viņu, un ap gadiem 60 vispār izstrādājas tikai 10% no mums nepieciešamās hialuronskābes. Lūk, un hialuronskābe ir mums nepieciešama, lai glabātu un uzsūktu organismā ūdeni. Tāpēc, ka mēs zinām, ka vecums tā ir izžūšana. Kad organisms par daudz atdod prom ūdeni, viņš sažūst, sāk rāsties grumbiņas un sāk sāpēt locītavas, tāpēc, ka izžūst starplocītavu šķidrums, sāk rasties iekaisumi un sāk sairt audi, skrimšļa audi. Lūk, tāpēc mums ir vajadzīga hialuronskābe, kas mums saglabā šo ūdeni un saglabā ādas tvirtumu. Un vēl kopā ar hialuronskābi, ko vispār es neesmu dzirdējis, ka kāds piemin, mums ir vajadzīgi hondroitīni. Tos mēs varam iegūt gan ar pārtiku, gan arī viņi paši sintezējās organismā. Un viņu uzdevums ir hialuronskābes saglabāto šķidrumu pārvērst želejā, lai veidotu mūsu locītavām un skrimšļiem amortizāciju un lai ieļautu tos. Lūk, tā iespējas, kā jau es minēju, ir ļoti daudz, bet daudzas no tām ir sāpīgas, un lielākā daļa no tām ir ļoti dārgas. Vārda dārgi klasiskajā izpratnē. Ja? Lūk, bet ir viena lieta, tā īstenībā nav jauna lieta, bet ļoti daudz vēl to nezin, ka ir tāds jaunības eliksīrs. Tieši kā produkts, kas ir locītavu atjaunošanai, tāds pasaulē šis ir vienīgais. Un kā blakus efekts tam ir visu saistaudu un ādas elastības atjaunošanas. Tātad, kas tas ir par produktu? Vācu ārsts Nils Dušeks 20 gadu garumā strādāja pie šī produkta izveides. Viņš veica ļoti daudz eksperimentus ar suņiem, ar sporta zirgiem. Bija eksperimenti, ka tieši tika ņemti zirgi, kuri kliboja, un tika viņiem dots šis produkts, un lielai daļai no zirgiem bija uzlabojumi, vēl lielākai daļai, es neatceros precīzi procents, vēl lielākai daļai bija ļoti manāmi uzlabojumi, 10% no tiem bija vispār bez uzlabojumiem, un 0%, ka pasliktinājās situācija. Pēc tam atklājās, ka tie 10%, kur bija bez uzlabojumiem, vienkārši nebija precīzi noteikta diagnoze. Lūk, un tad, kad tiem zirgiem tik labi veicās ar to atjaunošanos locītavu, tad tie sportisti teica, paga, mums arī ir problēmas ar locītavām. Un nākamais eksperiments, ko šis zinātnieks veica, bija ar brīvprātīgajiem sportistiem, kuriem ir ļoti liels locis locītavām. Un tur gan es atceros procentus, rezultātus, tātad 65% bija ļoti, ļoti manāmi uzlabojumi, un 35% bija vienkārši tādi bišķiņu uzlabojumi. Neviens procents nebija bez uzlabojumiem vai ka paliek sliktāk. Lūk, tā ka šis produkts ir reģistrēts 2013. gadā jau, un kāpēc tas ir tik īpašs? Ir taču tik daudz visādas hialuronskābes visapkārt. Tāpēc, ka mūsu organismā ir 200 locītavas. Un šis produkts, viņu lieto iekšķīgi iedzerot, un tas darbojas uz visām locītavām, uz visiem saistaudiem sastāvā hialuronskābe ar hondroitīniem. Un šādā kombinācijā viņš
ieiet visur, kur viņam būtu jāieiet, ja nevis, kad veic vienu injekciju ceļgalā, ja, lai ievadītu hialuronskābi. Starp citu, viena injekcija maksā ap 100 eiro, es skatījos, hialuronskābes injekcija. Nu, lūk. Un šis produkts ir īpaši ar to, ka ražošanas tehnoloģijā tieši ļoti pārdomāts, tam ir ļoti smalkas molekulārās daļiņas. Produktu ir ļoti daudz, visādi krēmi un tabletes un viss kaut kas, bet problēma ir tajā, ka molekulāro daļu lielums neļauj pilnvērtīgi iesūkties tur, kur tam jāiesūcās. Bet šis produkts iesūcās pa zarnu sieniņām, nokļūst asinīs, un ar limfu tas tiek transportēts uz visām locītavām. Kas vēl ir ļoti, ļoti īpaši. Tas nevis vienkārši aizpilda mūsu organismu ar hialuronskābi, bet viņš aktivizē procesus, ka tā hialuronskābe pati sāk ražoties atkal organismā. Un atkal tika veikti pētījumi par to, kā tas produkts uzsūcās organismā. Viņš jau pēc 20 minūtēm ir limfā. Pēc 24 stundām tas ir locītavās. Un 3 līdz 5 mēneši, kad tas jau ir audos. Tā, ka viņš ir ļoti iedarbīgs. Tāpēc pirmajā brīdī varbūt šķiet dārgi. Tagad tam ir 2 gadus gaidīta akcija, ja? Tāpēc, ka, kā jau mums latviešiem patīk akcijas, nezinu, man liekas, ka tai akcijai vispār nav nozīme, bet es arī nopirku uz akciju. Nu, lūk. Kas ir svarīgi? Tā kā šis produkts, hialuronskābe vispār, jā, un šis produkts, viņš ļoti savāc šķidrumu, tā lietošanas laikā ir jādzer ļoti daudz ūdens, vairāk nekā parasti, ja jūs dzerat, nu, riktīgi vairāk. Un ir ļoti svarīgi, kur tas ir viena mēneša, ka šis ir viena mēneša iepakojums. Tajā ir iekšā mērglāze un 2 pudelītes. Un ir ļoti, ļoti svarīgi, šis iepakojums, starp citu, ir vienam cilvēkam, ja? Lai būtu efekts, ir ļoti, ļoti svarīgi tiešām to izlietot. Ja jūs esat nopirkuši, tad arī izdzeriet to visu mēnesi līdz galam. Tāpēc, kā, nu, muļķīgi ieguldīties un neizdarīt visu līdz galam. Vienam cilvēkam 2 šīs pudelītes, 1 mēnesis. Kur jūs varat to nopirkt? Prasiet manu linku, jo ar manu reģistrācijas linku ir 20% atlaide jau standarta cenai, plus vēl atlaide, kas ir šomēnes līdz oktobra beigām. Tā ka vēl var paspēt nopirkt. Vēl tāda maza nianse, protams, ka visefektīvāk ir tad, visefektīvākie rezultāti ir tad, ja mums ir attīrīta limfa. Tāpēc, ka limfa ikdienā savāc visus toksīnus un šlakvielas un vada ārā. Tāpēc kvalitatīvākam transportam, protams, labāk, ja tā limfa ir iztīrīta. Tāpēc es arī izdarīju tā, ka es nopirku šomēnes ar akciju Bilaronu, bet nesāku vēl dzert, jo tagad man būs zarnu trakta dziļā attīrīšanās programma 2 nedēļas, paralēli es tīrīšu limfu, man ir sava programma, un tad kā atjaunošanos es lietošu Bilaronu.